fināls jūs redzējāt, kāds tur cīniņš bija līdz pēdējiem aplim, un, ja tā būtu braucis pirmajā braucienā, Arvis Balodis 3. vietā. Arvi, ko man teikt? Es jau teicu tavam menedžeram, es tev nepazinu 2. braucienā. Ja tu tā brauktu 1. pats saprati, ja? Lūgtum to visu uz 1. braucienu, ja? 2. vietā jūs redzējāt, kāda cīniņa līdz pēdējiem aplim Kaspars Nos! Kaspars Nos. Nu, tur bija smuki, ne? Vismaz jūs mums tādu dzirstīt iedavāt ceini. Un 1. vietā. B-finālā. Gundaram Cibuļskim. Gundars Cibuļskis. Gundar, tev 1. braucienā šī ir tikai 1 vieta līdz A-finālam. Cerams, ka nākošajā braucienā tu to izcīnīsi. Un kā vienmēr, un atkal visiem, hip hip! Super! Paldies! Ranu klasē, Ranu skrējēju klasē. 3. vietā brauks tulītās projām uz Jelgavu. Mareks Pavlovskis, 3. vietā. MK Rambas, ko tu klibo? Pa mazu galds esot bijis. Jā. 2. vietā Elvis Sapals. No Elvi, protams, uzvārds tev ir rīktīgs jūtisks, jā, bet 1. vietā un ātrākais apļa laiks tajā braucienā piederēja Jānis Tomsonam. Jānis Tomsons. Tiešām skaisti. Nu, protams, mājas trase, lai neteikt neko vairāk, vai ne? Un, protams, kā vienmēr uz 3-4. Hip, hip! Nē. Urā, nu kādu urā. Urā, ziniet, tā kā, nu pagaļ. Uz 3-4. Hip, hip! Vai, paskatieties, viņiem uzreiz smaiks lupās. Paldies! Neatstājiet, neņemiet līdz tās emocijas. Atstājiet viņus šeit. Jūs esat pelnījuši, jūs esat misija kalnā. Un 3. vietā 125 klasīte. Cepuri nost. Kristapam Dunduram! Kristaps Dundurs. Bija skaista sacensība. Es vecīju, un stabili šodien. Bija labais. Tā kā sākumā, ko tu man stāstīji, muļķības tu stāstīji. Tieši tā. Un lūgtum, uzcītība un vēl, un 3. 2. vietā Uldis Kuliņš. Tātad sportīs vietējais, var teikt, motokurzemes pārstāvis. Skaisti. 1. brauciens vienkārši fenomenāls. 2. Bet 1. vieta vecītī pelnīti, kam 1. reizi šogad nobraucot no līdz Oskars Baltruņģis. Beidzot augstākais piedestāls. Nu ko, pelnīti, es domāju, ja? Tieši tā, šodien. Nu kā, tu līdās, ja tu redzēsi, kas ar tevi būs, jā, jo tu šodien, nu skatieties, kas vēlreiz uzlies virsū. No skaisti, jā, skaistas varavīksnes, tikko redzēju, 2 varavīksnes bija. Uz 3-4, hip, hip! No nē, šīm tev māsa ir pagaļ, kāp atpakaļ, tu līdz paklausīsimies kārtīgi, hip, hip. Pakāp atpakaļ. Šīm tev māsa, kamēr nebļaus kā nākās, kā pa bračku, uz 3-4, hip, hip! Un tas ir pelnīgi, tādiem. Paldies. Jūs redziet, viņš man slapina vienmēr muti, paldies. Viņš zina to, lai nebūtu pēdējais, jā? Redziet, tā es līdz mājai varu netikt. Paldies par smuko braucienu. Paldies, vīri, turpinām tālāk. Open klasīte 3. vietā Mārtiņam Petrovskim, jā, no Mārtiņš Petrovskim. Bija labais. Es skatījos Mārtiņa no augstāk
vairāk es nezinu, jo, kā saprotu, otrajā vietā bija tūkumnieks Andris Rožudārs. Reku brauc prom Ben Bunker, jā, nu aplausi arī Ben Bunkeram, jā, tātad Sandrs. Nu, Anģa, bija labi, vai ne? Starts nekāds, bet pēc tam visu savāca. Bet pirmajā vietā, šo džeku es zinu, ziniet, jā? Klāps Silciņš! Nu, es varu pateikt, viens aplis bija baigi griezīgais aplis, jā? Paldies, smuki bija. Tā, vīri, ņemot vērā, kad mums ir atkal naudas aploksnes ar entiem tūkstošiem, trešā vieta tomēr pienākās Jurijs Kujām. Juri, es ceru, ka tu to 3000 tik ātri neizmantosi, ja? Labi, otrajā vietā Andrim Rožudārsam. Un pirmā vietā, vēl 3 gadus viņš liks man mierā, Klāps Silciņš. Nu ko, uz 3-4, hip! Labais. O, pagaidiet, nu reku, tu līdz tās šaus vaļā, goļā. Nu, ko teikt? Līderis, jā. Nu, turpinām tālāk. Open F klasīte un trešā vietā Eduardam Rozenbergam. Eduards Rozenbergs. Un to jūs redzējāt, nu, es pateiktu tā, ka cīņa, teiksim, tur bija par visām vietām, vai ne? Bet tā cīņa, kā bija starp pirmo un otro vietu, tā bija vēl asāka, un tā bija otrā vieta Reinim Stepanam. Reinis Stepans ar atgriešanos mazā sportā. Tātad prieks redzēt Reini atkal uz piedestāla. Un pirmajā vietā tūlīt uzgavilēs visi, es domāju, saldusnieki Jurģis Žugas. Nu, un vienmēr kā pienākās no visiem, hip! Pasies, Limbažnieks pāgaid, kāp atpakaļ. Reku Limbažnieks šefs pa to laiku šampiņu dzer, nekā nebija. Uz 3-4, hip! Tā ir jābūt cieņai. Paldies jums, paldies. Ejam tālāk, kvadri. Es jau balsi laikam nodzēru. Nu, moins, jau baigi parāvi, jā. Trešā vietā Dainis Bubulis, trešā vietā. Nu, rekā. Paldies pa smuku gonku, jā, lai netiek neko vairāk. Otrajā vietā neveiksminieks pirmā brauciena Matīs Puģīts. Matīsam Puģītim, jūs redzējāt, pēdējā aplī kalniņa augšā. Izbeidzās ķēdi, jā? Bet pirmajā vietā viennozīmīgi suminām Gintu Augustinoviču. Beidzot Ginču uz augstākā piedestāla, jā? Paskatieties, karoks sagatavots, puķis arī. Un puķis arī būs, jā? Paskatieties, kāds karoks tur augšā plīv. Un uz 3-4, hip! Paldies! Taisīs vaļā. Lielnieki pareizi. Nemok projām. Kāpēc nemok, viņš ir projām. Protams. Jēj, savējo, protams. Mazais puķīts aizmukā. Tā. Līderis pazaudēja diplomu, jā. Līderi nāc atpakaļ. Ginču. Un tātad. Lielisks sniegums bija federācijas pārstāvjiem, un tātad trešais kvadru F klasē Kārlis Bolē, trešā vietiņā. Nu, Kārli, tomēr sanāca, jā, pirmais brauciens pacēla, jā, bet otrajā braucienā, nu, sabisējās. Paskatieties, kā tur kvadristi valē. Mācieties. Otrajā vietā Ralfam Reifeldam. Ralfs Reifelds. Uz kurieni? Nu, ka pārstāvis nāk šurp, jā.
uzkāpēs piedestālu, beidzot tu tiksi bildē, klausies. Tas nekas, ka tu to neesi pelnījis, bet nu labi. Bet pirmajā vietā viennozīmīgi, nu, perfektas trajektorijas. Kārlis Meldrais! Kārlis Meldrais! Kārli, es jau tev otro gonku lielu tevi, ja? Jo, nu, tādas trajektorijas, kā tu zīmē, mācieties no šī vīra, jo viņš ir pelnījis uzslavas. Jūs uzslavas! Hip, hip! Paldies, kungi! Tiešām skaista gonka, skaista gonka. Un gribu pateikties pilnīgi visiem, kas šodien atbrauc uz Misīkalnu trasi. Gribu pateikties Zaharāna kungam, aplausi Zaharāna kungam par brīnišķīgo trasi, par brīnišķīgiem svētkiem šodien šeit aizputē Misīkalnu mototrasē. Paldies jums, lai jums placeš līdz mājām un pēc 2 nedēļām jūs visus. Jā, paldies jums un gaidīsim visus jūs klusā Madonas pusē. Paldies! Tagad kopā ar DJ.